Episks pārskats par grāmatu. Kas notiek? Tu esi 14 gadus vecs puisis Jelgavā un pēkšņi nomirs Kurts Kobeins. To īsti nesaproti, bet kaut kas tevī mainās, un tu no parasta puiša kļūsti par metālistu. Šis ir stāsts par pusauģu dumpi, kas sāks ar mūziku un beidzas ar pieaugšanu. Jelgava 94 man aizskāra dziļāk nekā es domāju. Grāmatas galvenais varonis Jānis ļoti iespējams pats autors, kurš dzīvo Jelgavā. Viņš nebija īpaši populārs, ne īsti dīvains, vienkārši eksistēja. Un tad nomira Kurts Kobeins. Viņš tāpat kā daudz citi juta, kad kaut kas ar to beidzās, bet tās beigas bija sākums kaut kam lielam. Interesē par alternatīvo mūziku, par metālu. Viņš atrod draugus Kristeru, Renāru, Egonu, un viņi kopā veido savu mikropasauli, kur galvenā valoda ir kasešu apmaiņa, garie mati un vakari pagrabos. Galvenais varonis bija sevis meklēšanā. Grāmata ļoti labi parāda fāzi, ka tu vēl neesi tu, bet tu vari saprot, ka tu neesi tas, kas tu biji iepriekš. Katrs žests, katrs teikrakls ar grupas logo ir kā karogs. Tas esmu es. Stāstu ejot mainījās arī galvenā varoņa draugi. Stāsta sākumā viņam bija viens draugs, ar kuru viņi dalīja kopīgas intereses kā laba mācīšanās un sapņošana par labāku nākotni. Mainoties viņa interesēm, protams, mainījies arī draugu loks. Tā viņš saraudzēs ar huligāniem, kuri iepriekš viņu bija apcēluši, un ar citiem domu biedriem. Piemēram, Kristers, kurš lasīja žurnālus un zināja visu par grupām, vai Renārs, viens no huligāniem, kurš bija vairāk kā tēls nekā cilvēks. Tie visi bija kā neliela armija pret pārējo pasauli. Un cik labi Joņevs attēlo to klusumu draudzību, tev nav jārunā daudz, pietiek būt tikai kopā. 90. gadu vide deva ļoti labu atmosfēru grāmatai. Jelgava ir kā vēl viens tēls, pelēka, sabrukusi, bet tieši tāpēc tik īsta. Trolejbus, kas nekad neatnāk laikā, bibliotēkas, kasešu katalogs, vecāki, kur nesaprot, kas ir Slayers. Man bija sajūta, ka es atrodos turpat, stāvu blakus un elpoju to pašu gaisu. Es padalīšos ar dažiem brīžiem, kas man patiešām šķita emocionāli. Viens no tiem bija viņu pirmais koncerts, tas brīdis, kad viņi devās turien un nezināja, ko sagaidīt, un tad viņi redz, ka viņi patiešām nav vienīgie šajā subkultūrā un sajūta, ka tu esi piederīgs kaut kam lielam. Tas moments man patiešām bija ļoti emocionāls. Un, protams, arī reizes, kad Jānis sāka lietot alkoholu. Viņš sāka eksperimentēt ar dzīvi, ar lomu sabiedrībā un pats ar savu ķermeni. Diezgan skarbā veidā. Alkohols, nepilngadība, un tomēr tas bija viņa brīdis, viņu vieta. Nevienmēr tas beidzās labi, bet viņš jutās tādējādi iederīgs. Un, protams, grāmatas beigas, kad viņi beidza skolu un kur sāka pamazām saprast, kad ir jāmainās. Viņi saprata, ka nevarēs mūžīgi būt metālisti. Daži mainījās, bet daži gribēja turpināt iesākto dzīves veidu. Un tas bija sāpīgi, kad viss nebeidzās tik romantiski, kā sākās. Un tas man tiešām aizkustināja. Joņevs saka, ka tas ir slikti. Viņš tik rāda, ka tā notiek dzīvē. Un ko gan šī grāmata man nozīmēja? Man Jelgava 94 nav tikai grāmata par Jelgavu vai par metālu. Tā ir grāmata par visiem mums, kuri mēģināja būt kaut kas vairāk nekā vienkārši skolēns. Tā ir ļoti latviska, bet tajā pašā laikā universāla, jo, manuprāt, pēc tā incidenta, kad Kurts Kobeins nomira, visā pasaulē kaut kas mainījās jauniešos. Un jā, tā ir viena no tām grāmatām, ko tu nevis lasi, bet dzīvo līdz galvenajiem varoņiem. Un kam gan es ieteiktu šo grāmatu? Šo grāmatu es ieteiktu visiem, kas vēlas saprast 90. gadu jauniešu, nevis no avīzēm, bet patiešām no iekšienes izprast, kā viss notikās. Un visi, kas meklē stāstu par īstu dvēseli. Bet jābrīdina, te nav Hollywoodas beigas, nebūs viss tik romantiski kā filmās vai citos izdomātos stāstos. Te ir dzīve, un tas ir skaisti. Paldies, ka noskatījāties manu Gengedi book vlogu. Subscribe to channel, leave like, comment un pastāst, kāds tavs pārdoms bija pēc grāmatas lasīšanas. Peace out, ceru uz 10.